Вот видите каменный крест? Вот этот крест вот он стоит там, где вот мы делали вскрытие. Там вот такой. Да, вскрыли. Вот да, каменный крест, вот это все. Ширина 4 и 4 с лишним глубина. И вот там 70 трупов. И если вот такую плотность прикинуть на 3 километра, то получается свыше 90 тысяч 10. А вообще, конечно, здесь около 100 тысяч. То есть вот такого места, если честно сказать, сейчас нигде нет. В конце февраля, начале марта проходил пленум ЦК. На пленуме выступил Сталин. В свой доклад он включил тезис о том, что по мере упрочения позиции социализма классовая борьба в СССР будет все более и более обостряться. Mamma, es un tētis. Man jau bērnība bija ļoti skaista. Līdz 37. tiešām bija. Nu, tētis mēs braucu uz Maskavu mācīties kā žurnālists. Un kā žurnālistu tad viņa aizsūtīja strādāt uz Peterburgu. Tur bija Latviešu biedrība Prometejs, filiāls no Maskavas Latviešu biedrības, kas bija Maskavā. Nu, un tā Prometeja uzveda viņu lūgas, tur bija ļoti daudz latviešu vakari rīkoti. Rakstnieku savienībā viņš bija Latvijas sekcijas vadītājs tur. Visu, nu, līdz 37. gadam. No 34. gada, kad nošāva Kirovu, tad jau tā sākās jau tā lieta, ka jau jutās, ka kaut kas nav tā kā vajag, ja? Nu, atnāca iegāja iekšā, tā uzreiz paprasīja, kur ir Jānis Eiduks. Jānis tētis izgāja, mamma arī. Nu, tētis jau zināja, viņš jau gaidīja, ka būs tā. Viņš jau jūta vēlāk, mamma man arī stāstīja, ka tētis jau zināja, ka ļoti nervos pēdējā laikā bija un ļoti slikti gulēja un visu laiku domāja, ka naktī atbrauks. Nu, atbrauca dienā, es piegāju uzreiz pie grāmatām, kas man atmiņā tā ļoti palika. Izrāva viss, kas bija grāmatas pa grīdu, un tas skatījās kaut kur tur meklētajās grāmatās, vai nav tur kaut kāds slepens kaut kas, ja? Nu, tad mamma piegāja ar tanti un teica, skrien pie Laimas, Laima tevi gaida, skrien augšā. Un es tikai vēlu vakarā, kad jau aizveda, tev bija atnāca mājās. Nu man mierināja, nekas. Viņš uz kurortu aizbrauca, tu zini, ka viņš aizbrauca uz kurortu un viss ir kārtībā, nekas. Tikai 80. gadā atsūtīja vēstuli, kur atvainojās pa visu, kas notika, un paziņoja, ka nošauts 38. gada 25. janvārī.
izbaudījis. Apkakli ir. Aci arī viena apobijas. Un, pieputījis un izputījis. Viens vaigs arī iespiest. Arī mūsu mājās iegāja attiecīga dienesta cilvēki. Tad bija naktī, sākas kratīšana, līdzvāca no atvilknēm, kad bija pieejams, izmētāts. Tā kā pierādījumi, ka tas ir tautas ienaidnieks, bija tas un tas. Tā, kad kratīšana beidzās, dienai austot jau, viņi savu darbību pārtrauca un lika apģērbties un trieca prom. Līdz ar to mēs jau saprotam, ka palikšana Leņņģeradā, kur viss tas notika, nebūs ilgstoša. Un mēs jau gatavojamies, ka mūs izsūtīs ārpus Leņņģeradas. Ceļam bijām vairāk nekā nedēļu. Dzīvojot Samarkandā, mamma vairākas reizes, protams, rakstīja atkal attiecīgās iestādēm, meklējot tēva pēdas un iespēju viņu dabūt ārā no apcietinājuma. Mana tēva latviešu izglītības darbinieka, ilgstošā latviešu kultūras nama darbinieku, jo Leņņģerada vēl pastāvēja latviešu kultūras nams, skola, ir pat fakultāte bija latviešu nodaļa, bet viņa dzīve aprāvās 1938. gada 25. janvārī. Un apraksts kopā ar daudziem citiem, daudziem tūkstošiem upuriem, apraksts netālu no Leņņģeradas, Ļevašova, kopējā bedrē. Man uz mežu, lai ejmu brūklenes, tie sūta man uz mežu, lai ejmu brūklenes. Man ogas nav neprātā, es ejmu uz kapsetu. Man ogas nav neprātā, es ejmu uz kapsetu. Pie savas mātes kapa es gauži raudāju. Pie savas mātes kapa es gauži raudāju. Ak, mammiņa, mīļā mammiņa, kas mani apgādās. Ak, mammiņa, mīļā mammiņa, kas mani apgādās. Piedzimusi es esmu Jarcavas rajonā, Sāģā Holma. 29. gadā, kad sākās kulakošana, tad mūsu ģimeni, jāsaka, padzina no mājām un atņēma lopus. Un tēvu aizsūtīja uz Voraņežas apgabalu. Ātri pārtrūka visas ziņas par viņu, un viņš vairs mums nekad neatsaucās. Tātad droši vien viņš arī ir ticis gulagā vai izsūtīts vai nošauts. Pēc izkulakošanas mamma meklēja, kur palikt. Uzzinot, ka Smoļenskas apgabalā Kardīmovas stacijas tūmā atrodas latviešu kolhozs Straume, viņa sazinājās un pieteicās tur un atbrauca. Mums iedeva uz pusēm vienu citu saimnieku, kuram uzvārds bija
kaivēni, jāsaka, katram pa istabai. Maza veca mājiņa bija. Tur strādāja latviešu kolhozā, tur krievu nebija. Mēs bērni, dzīvojot Krievijā, nezinājām krievu valodu. Nemaz. 35. gadā bija jāiet skolā, tad mamma bija uzzinājusi, kad ir Smoļenskas pilsētā latviešu bērnu nams. Smoļenskas bērnu namā 37. gada decembrī es brīnījos, ka mamma man neatbrauc pakaļ uz ziemas brīvlaiku. Pēkšņi piezvanīja, pie durīm pieklauvēja, un es sacīju, lai ienāk, un viņš saka, tev mamma neatbrauks nekad vairs. Viņas nav, vecā tēva arī nav, viņi ir arestēti. Es to dzirdot, turpat nokritu bezsamaņā. To mēs nezinājām, to mēs uzzinājām tikai tagad, cik, 8 gadu atpakaļ, kad man atsūtīja dokumentus, kad viņi ir nošauti. Viņi ir nošauti 13. janvārī 38. gadā. Tad starp manu to momentu, kad es dzirdēju to sarunu, palikušas varbūt bija dažas dienas mammas dzīvībai un vecam tēvam. В деревне в ходе ожесточенной классовой борьбы было ликвидировано как класс кулачества, и многомиллионное крестьянство стало на социалистический путь хозяйствования. В 1937-м был собран рекордный урожай зерновых. Ламден, ламден. Проходите. Не по-русски, не по-латышски. Jūs gribat runāt latviski? Плохо разговариваю по-латышски. Это, считай, чуть не 60 лет не разговариваю уже. Какие-то слова знаешь, как, ну проходи. И сами избу. И сами избу. Проходи. По-латышски разговаривали до 45-го года. Я разговаривала все по-латышски. А что вы помните? Какие слова? О, Господи. Ну как названия всяких, как... Ну, например, ну что-нибудь скажите. Самое гуис, это зиркс, цука. Самое, даже эстонские, помню, с эстонцами жили, конь лехмене, цига, цука. Самое, да я с эстонцами жили, такие эстонские-то слова знала, а так по-латышски что? Самое, лабдин, лабрит, лабвакар. А какие-то песни вы помните еще? Ваша мама пела какие-то песни? Я не помню, что мама пела. Это я уже, когда девчонка ходила там в Суханой, там латыши, там пели песни самые. Там пели «Куртутеци, гайлите ман, куртутеци, гайлите ман, норитиня агрома, цематеко, мейтас цел». Цематеко, мейтасцел. Норитиня агрома.